Mēs ar kolēģiem jau vairāk nekā 20 gadus izdodam tādu izdevumu kabatas formāta Mieram tuvu. Dieva vārds katrai dienai. Mums ir tāda sajūta, ka tā ir tāda vēsts, kas šodien ir ļoti svarīga mums pašiem, bet it sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd klājas grūtāk nekā mums. Un, protams, lai šis fonds varētu strādāt, tas ir prozaiski, ir vajadzīgi līdzekļi. Mēs lūdzam cilvēkiem palīdzību, lai mēs varētu strādāt. Te arī mēs tā cenšamies, ka tie cilvēki, kas mums palīdz, ka viņi pretī arī saņem savu iepriecinājumu. Vai šajā gadījumā, ja viņi mums palīdz piedaloties labdarības izsolē, tad vēl vairāk viņi saņem brīnišķīgu mākslu savā īpašumā. Es zinu, ka tas ir noslēpumains process, kā glezna atrod ceļu uz savām mājām. Man katru gadu šķiet, ka labāk vairs nevar būt. Un tomēr katru gadu ir kaut kas atkal labāk. Ir atkal kāds darbs, kurš pārsteidz un līdz asarām brīžiem aizkustina mākslinieku dāsnums. Paldies, ka jūs dodat savus labos darbus. Daži no jums pat vislabākos pēdējā laikā tapušos darbus. Tas ir nenovērtējams ieguldījums. Un mēs arī zinām, ka pateicoties jūsu devībai, šis viss var turpināties. Darbi šogad ir ļoti, ļoti dažādi. Ir dažādas tehnikas pārstāvētas. Ir darbi, kas ir vairāk tādi klasiski un kas arī pacels garu. Ir ļoti draiski un rotaļīgi darbi, kurus noteikti kāds priecāsies redzēt savās mājās. Ir tādi eksperimenti, kas patiks avangardiskākiem cilvēkiem. Mēs ļoti centāmies, lai tiešām katrs kaut ko varētu sev atrast un lai tā iemīlēšanās būtu iespējama.